Un basketbola kluba Jēkabpils treneru korpusu nodiriģēja šīs dienas jubilāru Rudolfu Rozīti. Parunāties pēc spēles, apsveic dzimšanas dienā. Paldies. Nu, pastāst, Rudolf, kā izdevās pieveikt Latvijas universitāti? Gada beigās neizdevās, jauno gadu iesākāt ar uzvaru. Negribas vairs par iepriekšējo spēli tur daudz runāt. Bija atstāt daudz spēku, spēlēja pret VF, ļoti daudz savainot spēlētāju. Būtībā spēlējām, ja nemaldos, 7-8 vīru sastāvā, un arī ne visi bija, pat, teiksim, 70% pat nebija gatavi. Jā, tas, protams, nav attaisnojums, zaudējums bija zaudējums ļoti slikti, universitāte bija labi sagatavojusies. Šodien mēs vienkārši bijām pacietīgi. Mēs spēlējām tā, kā mums bija jāspēlē, kā profesionālai komandai tas ir jādara visu spēli, vienkārši vienā ritmā un savu tempu, ja, tādu, kādu spēli piedāvāja arī tiesāšana, ja, nedaudz agresīvāk, rupjāk, ja, uz tādu traumu robežu, ja, iespējams dažreiz tās piezīmes. Tā kā, es domāju, ka tas arī bija klupšanas akmens universitātes komandai. Viņi nevarēja noturēt to, teiksim, tādu piedāvāto spēles stilu, nenormāli agresīvu, ļoti tiešām kauls kaulā, varētu teikt. Un tad jau sanāk, ka Aldris Latvijas basketbola līga ir ļoti interesanti, ja Jēkabpils var vinēt VF, pēc tam var zaudēt Latvijas universitātei, tā kā visi spēkos līdzīgs komanda. Dažreiz varbūt pārāk daudz intrigas grib izveidot un grib radīt, ja, kur tur varbūt tām nav nemaz jābūt. Bet tā pašā laikā, protams, priecē mums gan treneriem, kur ir brīnišķīga pieredze, ja, kur katra komanda ir vienmēr jāgatavojās, un mēs arī gatavojamies, un pretinieki gatavojās. Bet mums tas ir interesanti, ja, un arī spēlētāji brīnišķīgi, ja, labi līmeņi, tā kā laba sezona. Rihards Kuksiks pievienojās, ātri kļuva par vienu no komandas atslēgas spēlētājiem. Kā tagad izjūtat viņa trūkumu? Rihards, protams, ļoti augsts līmeņa spēlētājs, un loģiski, ka tāda līmeņa spēlētājs vienmēr būs jūtams viņa būšana vai nebūšana komandā. Ja? Viņam, diemžēl, pēc ļoti smagās, atcerieties, pagājušā sezona finālsērijā ļoti smagu savainojumu guva, pēc savainojuma atgriezās atpakaļ, un tomēr tas ķermenis vēl nav, teiksim, tā labā fiziskā formā, līdz ar to tas ir nedaudz pielaidīgāks uz dažādām veselības likstām, ja, un tagad apaugstēšanās, kas ir tāda nedaudz nopietnāk sanākusi. Tā kā, cerēsim, ka viņš atgriezīsies, jo tiešām labi līmeņa spēlētājs. Pagaidām sezonā jums ir 5. vieta, aiz jums ir Barons LZ, kas jāizdara, lai apsteigtu gan Jūrmalu, gan Valmieru, un, protams, arī VF Rīga nav izslēgts, ko ir iespējams apsteigt. Jāspēlē spēle pēc spēles, nav nekas jārēķina, jāgatavojas katrai spēlē, kā mēs arī to darām. Ja? Varbūt kādai komandai izdevies tur kalendārā veiksmīgāk atrast to uzvaru gājienu, ja? Izvirzīties kaut kādās pozīcijās, ja? Bet tas vēl ir jānotur līdz sezonas beigām. Tāpat viss jau sāksies izslēgšanas spēlēs, visas galvenās spēles. Ja? Un tas neviena komanda nav garantējusi vietu izslēgšanas spēlēs, un neviena nevar justies droši arī, ja būs augstāk vai zemāk. Tā kā no spēles uz spēli. Pēdējais jautājums. Mārtiņu Kravčenko vai redzēsim laukumā? Es nekomentēšu to šobrīd. Tas nav no manas puses. Labi, veiksmīgi nosvinēt dzimšanas dienu, lai viss izdodas veiksmīgi arī atlikusī sezona. Ar mani kopā bija Rudolfs Rozīts, basketbola kluba Jēkabpils galvenā trenera asistents. Paldies, cienījamie skatītāji, ka skatījāties šo pirmo spēli jaunajā gadā. Novēlu jums visiem laimīgu jauno gadu. Interesanta Aldris LBL sezona. Turpiniet skatīties Best for Sport TV. Ar jums kopā bija Artūrs Sportnavs. Lai jums viss izdodas. Paldies un visu labu!